Sveika, Ilva! Sveiks! Šodien es tev uzaicināju uz interviju, jo tu esi izrādījusi ļoti labus rezultātus skriešanā, ne tikai laika ziņā, bet apjoma ziņā. Un tieši kas būtu uzmanības vērts, ka pēdējo 4 nedēļu laikā tu veic vai nu maratonu, vai drusciņu vairāk pa maratonu, un gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Un gribēju, nu, lai tu pastāstītu, kā tev ir veicies šajos garos skrējienos, un varbūt kāds arī iedvesmojās no taviem sasniegumiem. Pirmais jau Okay, pastāstīja par sevi. sveiki visiem! Es esmu Ilva. Man jau ir 51 gads, un ar skriešanu varbūt nenodarbojos tik sen. Pirmo reizi es izdomāju, ka vajadzētu sākt skriet tā īsi pirms 40 gadnieku krīzes, tā, kad man bija 38, kad nolēmu pamēģināt, kā ir paskriet, un tie bija mani murgainākie 5 kilometri dzīvē, kad es sapratu, ka es neesmu spējīga tā normāli kustēties bez aizvelšanās. Un tad jau uzreiz sekoja man X-reis, kas kādreiz bija ļoti populārs piedzīvojums sacensības, kur bija gan skriešana, gan orientēšanās, gan velo, gan laivas. Knapi tiku līdz finišam, domāju, ka miršu un nekad dzīvē vairs, bet īstenībā tas feelings pēc finiša bija tik superīgs, ka es sapratu, nē, ka nevis es vairs nekad nepiedalīšos, bet tieši otrādi vajadzētu sākt beidzot trenēties. Un ikdienas treniņi ir diezgan challengīgi. Jāsaka, man jāpasaka paldies Gintam, kurš man pievaktē, jo es esmu no cilvēkiem, kas viena pati neko nedara. Es atrodu, tāpat kā visi normālie cilvēki, 130 attaisnojumus, kāpēc man šodien nav laika treniņam, vai es esmu nogurusi, vai man ir pārāk daudz darba. Un, katrā ziņā, ja jāprasa atrunas, tad es esmu noteikti atrunu meistars. Bet, ja man ir treneris, kas man ir iedevis struktūrētu plānu, un ja nu es tur kaut kur pazūdu, neizpildu, viņš ir klāt, kur tad es esmu, tad jau gandrīz pusotru gadu mēs ar Gintu esam virtuāli pazīstami. Un es esmu noturējusies, un man šķiet, ka par šo pusotru gadu es esmu izlaidusi 2 treniņus. Bet ikdienā es esmu ģimenes ārste, strādāju pilnu slodzes darbu, kas realitātē nozīmē nevis 8 stundas, bet īstenībā pat 10 un 12 stundas. Līdz ar to man ir ļoti, ļoti jāpiedomā, kad atrast laiku treniņiem. Plus, ko Gins laikam nemaz nezina, bet man vēl 2 reizes nedēļā ir arī dejošanas treniņi. Es dejoju tautas dejas, līdz ar to ir tā vēl papildus 2,5 stundu slodze. Un 2 reizes nedēļā es arī apmeklēju fizioterapeitu. Tā tad ir diezgan jāpiedomā, kā to laiku saplānot, lai visam pietiktu laiks. Un tā kā man ir fantastisks vīrs, kurš arī ir tāds diezgan azartisks, tad sestdienas un svētdienas mēs bieži pavadām dažādos skrējienos. Protams, man ir arī ģimene, vīrs un jau gan jāatzīst pieauguši bērni. Bet jaunākajai meitai man ir 15 gadi, un viņa ir ļoti, ļoti iesaistīta visā šajā skriešanās, jo viņa ir vienīgais no maniem 4 bērniem, kas ir izaugusi ar mūsu skriešanu. Mēs sākām nodarboties ar sportu īsti pēc viņas dzimšanas, un viņai tā īsti izvēle netika dota. Un arī viņa savos 15 gados vakar noskrēja savu pirmo stirnu puku. Un pirms nedēļas viņi noskrēja arī 46 km Bakjārdā, kas bija tie 7 apļi. Par to es varbūt bišķi vēlāk pastāstīšu, kā mums tur gāja. Kur mēs skrienam? Mēs esam vairāk garo gabalu piekritēji. Kāpēc? Visticamākais, ka tas ir saistīts ar manu darbu, jo tā kā es esmu gan ģimenes ārsts, gan homeopāts, tad es ļoti, ļoti bieži vien skatos, kā darbojās cilvēka prāts un kas notiekās cilvēka galvā, jo tā man pārliecība, protams, ir, ka visas vainas nāk no mūsu galvas. Un to, ko es esmu sapratusi, ka garie gabali man ir ļoti interesanti un ļoti izaicinoši, jo, lai ko teikt, es esmu tipiski ļoti lēnais skrējējs. Es
neeju uz rezultātiem, un, godīgi sakot, mana fiziskā forma nav tāda, lai es varētu cīnīties par, nezinu, labāko 20-nieku. Es vairāk esmu pēdējā trešdaļā, kuras vienmēr meklēju. Bet man ļoti, ļoti patīk šie garo gabalu izaicinājumi, jo es skatos, kas notiekās manā galvā, kur ir robeža starp es nevaru fiziski, ka tiešām es nevaru, un kur ir tas es nevaru galvā, kaut gan fiziski es patiesībā vēl varu ļoti daudz, un joprojām es meklēju šīs atbildes, un vakar mēs skrējām arī lūša distances Tirnu Bukā, kur pirmos 21 kilometru es noskrēju, kā es teicu vīram, es ar sevi lepojos, es noskrēju ļoti, ļoti atbilstoši savām spējām un ātrāk nekā es to domāju, bet pie 22. kilometra man iestājās bloks, un man, protams, šķita, ka es nevaru. Nu, ka man vairs nav spēka, man enerģija ir beigusies, kājas ir kā bluķi, un es vairs nevaru. Un tomēr, tad, kad palika pēdējie 2 kilometri, es kaut kā atkal varēju. Un es, protams, varēju arī uzņemt arī finiša spurtu. Līdz ar to tas man vienmēr liek domāt, kad es varu fiziski, bet mana galva vairs nevar, jo tu esi noguris no tām garajām stundām. Patiesībā skriešana ir arī, nu, ja tu skrien bez austiņām, un es vienmēr skrienu bez austiņām, tad tas nozīmē, ka tu šīs 2, 3, 5, 15 stundas esi tikai pats ar sevi. Nu, kaut kādā brīdī, nu, tu kļūsti sev garlaicīgs, un tad tu, protams, sāc pētīt, kas notiek apkārt un ko dara citi skrējēji. Bet nu, kaut kādā brīdī tev tas tomēr apnīk. Un tad galva sāk izdomāt daudz un dažādus niķus un stiķus. Tāpatām kā ar treniņiem, kāpēc es nevaru skriet, kāpēc man šodien nav laika skriet. Arī tajā brīdī sacensībās vismaz mana galva, un es esmu pārliecināta, ka liela daļa citu cilvēku galvas domā, kāpēc varētu neskriet arī šoreiz. Un vismaz manā gadījumā man šķiet, ka galva ņem vienmēr virsroku, un es lūstu tajās pēdējā trešdaļā. Es tiešām brīžiem nevaru. It sevišķi tas ir attiecināms uz mūsu 24 stundu rogainīgiem, kur, protams, pēc 12 stundām ir iestājusies nakts. Tu esi, protams, fiziski nogurs, un tad vēl ir nakts, un tad vēl ir kļūdas, un tad ir augsts, un tad ir lietus. Un tad es vairs nevaru. Kaut gan es pie sevis saprotu, ka es negribu, nevis es nevaru. Un tad ir viss atkarīgs no tā, cik ļoti es sev varu piespiest, jā vai nē. Nezinu, vai visiem, protams, tas ir piemērots, bet man šie izaicinājumi šausmīgi patīk. Un katru reizi, ja es distances varbūt vidū vai tajā naktī saku, kāda vēl pēc es esmu te un kurš muļķis vispār piesakās uz 24 stundu skrējienu, vai tagad mums ir plānota gauja 85 kilometri, un tad, kad jāpiesakās, tad es, protams, esmu pirmā, kas piesakās. Bet tajā brīdī, kad es tagad domāju, ka man jānoskrien 85 kilometri, sev lamāju, nu vai tad nebija mazāk distances, ko pieteikties, un kāpēc sevi tik ļoti ir jāmoka vispār. Bet tad, kad tu to beidz, nu, to feelingu vispār nevar aprakstīt, jo nu, tas endorfīnu pieplūdums, nu, tas nav mīts par endorfīniem, viņi ir. Un Jā. tas endorfīnu pieplūdums ir tik liels, ka tu jau ver nākamo sacensību lapu vaļā un atkal piesakies uz kaut kādiem maratoniem, ultramaratoniem. Nu, vārds sakot, kas tev tur pirmais nāk prātā, tur nu, tu piesakies. Un marts mums bija diezgan izaicinošs mēnesis. Jo pirmais, tas, kas mums bija paredzēts, mums bija marta sākumā paredzēts ultramaratons Meksikā ar 1600 metru kāpumu, bet šis maratons, diemžēl, nenotika, jo Meksikā sākās šie karteļu kari. Bet, protams, tā kā viss jau bija sagatavots, mēs uz šo Meksiku aizbraucām. Starp citu, es noteikti visiem iesaku tur aizbraukt. Jo bez ultramaratoniem tur ir fantastiska daba, un neskatoties uz to, ka šo ultramaratonu mēs nenoskrējām tā, kā bija paredzēts, tomēr mēs katru dienu gājām šajos kalnu pārgājienos, kas tāpatām sastādīja šos
11 un 20 kilometrus, un fiziskā slodze, protams, arī tur bija pietiekama. Bet, nu, tā kā mēs neesam cilvēki, nu, ka tu esi aizbraucis un tev tomēr ir tāda mazuma piegarša, tad mēs atradām karti no 2023. gada, un mēs nolēmām šo kalnu maratonu noskriet. Bet atkal jāsaka, mums par bēdām pēc 3 kilometriem jau bija cieta kārtējā, nu, bija privāti īpašums, un tas ceļš uz kalniem bija norobežots, un tad mēs, protams, atkal skrējām apkārt. Apkārt visai pilsētai ar domu, ka tur varēs tālāk kalnos pievienoties tām takām, bet, nu, pēc 10 kilometriem mēs secinājām, ka atkal tās takas ir ciet, tur atkal ir priekšā māja. Vienu ceļu mēs atradām, bet tā kā tur priekšā bija nepiesiets suns ar atņirktiem zobiem, nu, es tomēr laikam neriskēju viņam iet garām. Mēs skrējām atkal prom uz pludmali un izdomājām skriet atkal citā kalnā, kas ir līdz ūdenskritumiem. Kopumā maršruts sanāca šausmīgi neinteresants, jo to, ko es gaidīju no Meksikas, un kāpēc es pieteicos Meksikai, bija šī pieredze džungļu takām. Es gribēju izbaudīt, kā ir skriet džungļos, jo jāatzīst, tajā reģionā Puerto Vallarta, kas ir pie okeāna, ir arī ļoti izaicinošs klimats, kas bija ļoti karsts un ļoti mitrs. Un kā man būtu gājis ar tādu kārtīgu UTMB skrējienu šajos laikapstākļos, es nemaz nezinu. Kaut gan tos savus 33 kilometrus mēs noskrējām. Protams, pietrūkst sacensību adrenalīns un šī tā saucamā motivācija skriet līdz ar to. Kontrola laikā mēs iekļāvāmies jebkurā gadījumā, bet pietrūka, protams, sacensību atmosfēras. Bet Meksikā es varbūt vēlāk parādīšu bildes. Mēs bijām fantastiskā pārgājienā vulkānā, kas maršruts bija 22 kilometri. Tur gan nebija skrējiens, bet kāpiens pa lavas laukiem, kur ir aprakts viss ciems, aprakt arī baznīca un tālāk pār šiem lavas laukiem. Tātad mēs bridām un pēc tam uzkāpām. Ja nemaldos, bija 800 metru kāpums pašā vulkānā. Un tad tiklīdz es atgriezos no Meksikas ar visu savu laika maiņu, man bija piektdiena atpūtai. Protams, ar visām laika maiņām mēs neesam gulējuši praktiski nemaz, jo tev acis 2 naktī ir vaļā un tu skaties griestos. Un tad es savai jaunākajai meitai teicu, kā viņa vēlās ar mani pavadīt brīvdienas, jo mammai, protams, ir vainas apziņa, ka mamma 2 nedēļas nav bijusi mājās. Un viņa savos 15 gados man pasaka, ka mēs skriesim. Un tādā brīdī viņa bija atradusi šo te Toma Grēviņa organizēto bakjārdu, kas ir labdarības skrējiens. Un tas mērķis ir sekojošs, kas liekas, it kā nekas sarežģīts, ka tev stundas laikā ir jānoskrien 6,7 km. Jo ātrāk tu skrien, jo vairāk laika tev paliek atpūsties. Un katru stundu sākās nākamais aplis. Kopā ir 12 apļi, kas nozīmē 80 km. Jāatzīst, es domāju tā, neskriešu tik ilgi, kamēr skries mana meita. Ar cerībām es lūdzu Dievu, lai viņa neizdomā skriet 12 apļus, jo tad es nezinu, vai es spētu vairs viņai tikt līdzi. Pēc 3. apļa man godīgi sakot apnika, un es saku, viss 4. ir mans pēdējais aplis. Un tā katru reizi es teicu, ka tas ir mans pēdējais aplis līdz 7. aplim. Un 7. aplī saku, viss, šis noteikti ir mans pēdējais, vienalga, lai ko darītu arī visi pārējie. Meita man piekrīt, ka viņi arī vairāk, tā kā neies. Tātad tie jau ir 46,7 km. Mēs tā kā noskrienam, un tādā brīdī, kad tu saproti, ka līdz finišam ir palikuši 2 minūtes, es saprotu, ka atkal tev tas adrenalīns ir, un es gandrīz aizgāju 8. aplī. Bet, paldies Dievam, ka man bērns teica, ka viss pietiek. Es teicu, viss stop. Ir jāmāk kādreiz pateikt arī nē. Jo droši vien, ja mēs tā ņemtos, tad būtu arī tikuši galā ar visiem tiem 12 apļiem.